Tu vairs nedrīkst būt tas, kas tu esi. Es nu pat atkal, lai pats sev saprotami noenkurotu šo problēmu kaut kādā man saprotamā kontekstā, iedomājies, 1930. Tu esi rīdzinieks, un tu esi, piemēram, teātra režisors, vai tu esi kaut kas, un tad atnāk, nomainās pilnībā režīms, un tas, kas tu esi, tu vairs nevar būt, jo tas ir ne tikai tev nav darba, bet tas ir bīstami. Tu nedrīkst būt, ja tu gribi izdzīvot, vienkārši saglabāt veselību un dzīvību, tu vairs nedrīkst būt tas, kas tu esi. Tā kā šī nebūs jauna pieredze, bet tā varbūt jauna ir tādā ziņā, ka mēs visi reizē, faktiski visi Rīgas centrs reizē zaudēs darbu. Tātad jurists, vai skaņu režisors, vai operators, vai nezinu, copywriteris, mēs visi šie te, kā saka, baltroči kļūsim, faktiski, tas būs pilnīgi normāli, ka mēs būsim apmēram vienā līmenī ar sintēzē, tad mūsu saturs vai sintētisks saturs būs līdzīgā līmenī, bet sintētiskais būs šausmīgi lēts, par šiem tur 5-10 eiro maksās vesels 8 sekundžu kadrs, kas tavā gadījumā izmaksās 8000 eiro.